Sveiki! Es esmu Silva, sieviete ar izcilu dzīves misiju – palīdzēt citiem izaugt, attīstīties, mīlēt, novērtēt, cienīt un iegūt iedvesmu caur savu bagāto pieredzi un zināšanām. Manas vērtības ir kļuvušas par vadlīniju manai drosmīgai rīcībai, spēkam un apņēmībai izvēlēties dzīvot nozīmīgu dzīvi un to, protams, nodot arī tālāk. Jā, es esmu arī mamma, darbiniece, kolēģe, partnere, biznesa persona, draudzene, meita, skolotāja, māceklis, un tā ir tikai daļa no manis. Pārējais ir nebeidzama pieredze. Bet lēmumu pieņemšana ir ne tikai mana sastāvdaļa un ikdiena, bet arī ikvienam cilvēkam, kas atrodas uz zemes. Sākot no izvēles, ko ēst brokastīs, ko vilkt mugurā, ko ņemt līdzi, vai ņemt lietasargu vai nē, līdz pat svarīgu dzīves lēmumu pieņemšanai, piemēram, par karjeras izvēlēm. Gribot vai negribot, mums lēmumi ir jāpieņem katru dienu, brīžam, katru mirkli, brīžam situācijas, mēs pat nekontrolējam, ka mēs jau esam pieņēmuši lēmumu, bet neizdarot izvēli, mēs jau esam savu izvēli izdarījuši. Bet vai tu zināji, ka cilvēks vidēji zaudē 55 dienas gadā, jo nespēja pieņemt lēmumus? Tas aptuveni ir 8 gadi mūsu dzīves mūžā, kas tiek pavadīti analizējot, nespējot pieņemt lēmumus un atliekot dzīvot dzīvi. Tādēļ liela daļa mūsu resursu atņem šaubas, bailes, kļūdīties, aizspriedumu vai citu viedokļi. Tās burtiski ir mokas darīt, nedarīt, iet, neiet, ēst, neēst, šo vai to. Un dažreiz lēmumu pieņemšana var šķist pārāk sarežģīta, tādēļ ir dažādas lēmumu pieņemšanas metodes, no kurām visneusticamākā ir viena izvēle, kuru es jums iesaku atmest. Ir tāda izvēle, ko mēs izdaram īslaicīgu emociju iespaidā, kā piemēram naida, dusmu, kaislību, baiļu, alkatības iespaidā. Šīs tehnika būtu jāiznīcina. Tad labāk ej un izgulies un paņem vecmāmiņas ieteikto rīts skudrāks par vakaru, bet ar to vien nepietiek. Ir arī nepieciešama stratēģija nākamā dienā, un lēmums vienalga ir jāpieņem. Tādēļ es iesaku izmantot plus un mīnus metodi, kas palīdzēs tev pārliecinoši rast risinājumu, kā arī samazināt stresu, uztraukumu par iespējām un sekām, kas palīdzēs arī izdarīt pareizo lēmumu dzīvē. Tātad būtībā ir jāizpild tikai viens uzdevums, kas tev aizņems aptuveni 15 minūtes. Un šī tehnika var palīdzēt paskatīties uz situāciju vai šo jautājumu no 4 pusēm, nevis tikai 2, kā mēs esam pieraduši atbildēt jā vai nē. Novērtējot, protams, arī visas iespējas, lai ir vieglāk izdarīt izvēli, pamatojoties gan uz priekšrocībām, gan arī trūkumiem. Būtībā nepieciešams brīvs laiks, mazliet tās 15 minūtes, klusums un vēl nepieciešams arī rakstāmais. Tādēļ izvēlies savu jautājumu, situāciju, problēmu vai arī lietu, uz ko tu meklē atbildi, un būs kvadrātos jāieraksta šie atbildes, kur jūs redzēsiet šajā darba lapā jūsu ceļojumā uz lēmumu pieņemšanu, un jūs varat vai nu atrisināt vienkāršu jautājumu vai sarežģītu uzdevumu, un jūs sapratīsiet, kāds arī ir lēmuma sekas. Būtībā šīs metodēs pamatā ir 4 jautājumi, kuri palīdzēs tev atbildēt un izpildīt praktisko uzdevumu, ko jūs atradīsiet arī šajā lapas 2. un 3. lapas pusē. Ja tev ir problēma, jautājums, lēmums, kas ir jāpieņem, un tu šaubies, tādēļ pirmais uzdevums ir uzrakstīt šo lēmumu jautājumu, kas tev ir jāpieņem. Tad, kad tas ir izdarīts, ir jāuzvelk kvadrāts. Tātad kvadrāts būtu kā krusts, kur ir 1, 2, 3, 4 kvadrātiņi. Var arī vilkt tādu četrkantīgu un ievilkt uz svītrām pusēm. Un būtībā šajos kvadrātos būs jāraksta tavas atbildes. Kas jāraksta 1. kvadrātā? Ir jāatbild uz jautājumu visas tās pozitīvās lietas, ja tu pieņem šo lēmumu. 2. kvadrātā visas negatīvās lietas, ja tu pieņem šo lēmumu. 3. kvadrātā visas pozitīvās lietas, ja tu nepieņem šo lēmumu. Un 4. kvadrātā jāieraksta visas negatīvās lietas, ja tu nepieņem šo lēmumu. Ļoti, ļoti vienkārši. Tātad tu pieņem lēmumu pozitīvās lietas, tu pieņem lēmumu, kāds varētu būt negatīvās lietas vai zaudējumi. Ja tu nepieņem lēmumu, ir noteikti arī plusi. Tādēļ uzraksti tos pozitīvās lietas, ja tu nepieņem šo lēmumu. Un, protams, pēdējais ir visas negatīvās vai zaudējumi, ja tu nepieņem šo lēmumu.
būtībā vienkārši uzdevums, un es jums palīdzēšu to saprast ar šo piemēru, ja mēs gribētu, pieņemsim, izlemt, vai ņemt mašīnas kredītu vai nē. Tātad situācija ir mašīnas kredīta ņemšana. Plusi šim te lēmumam, ja mēs viņu izdomājam pieņemt un ņemt šo te mašīnu kredītā, tātad, ja šādi mēs izlemjam, tad nav jāiet ar kājām vai ar riteni jābrauc. Nav augstumā, tumsā, bailīgi jāiet pa ielu un jāuztraucas par savu veselību vai drošību. Pēc bērniem uz skolu ir vieglāk tikt, var ātrāk tikt, var ilgāk pagulēt no rītiem, dodoties uz darbu, nav jāceļās agrāk, tu vari brīvi braukāt ceļojumos, ciemos pie draugiem, ar ģimeni izbraukumos. Tev būtībā šis te jaunais kredīts arī dod iespēju disciplinēt un būt atbildīgai par izdevumiem, kā arī 3 līdz 5 gadu laikā šī mašīna būs tava un līdz ar to tu varēsi braukt arī pārējos gadus. Tu jutīsies drošāk, pārliecinātāk. Lūk, kur ir daudzi plusi šim te, kādēļ ņemt šo te mašīnas kredītu. Protams, ir jāskatās pēc jūsu personīgās situācijas. Nākamais, kādi varētu būt mīnusi, ja es izlemju ņemt šo kredītu? Mīnus ir papildus izdevumu mēnesī, kur noteikti ne tikai ir mašīnas kredīts jāmaksā, bet ir degviela, apskata, ceļa nodoklis, un ja nu gadījumā vēl kāds izdevums, ja nu riepa jāmaina un tā tam līdzīgi jāprēķina ir šie te izdevumi, ienākumi vai var to atļauties. Nākamais, 3. kvadrāts. Ja tu nepieņem šo lēmumu, kādi ir plusi? Pēc manām domām plusi varētu būt tas, ka tev ir ietaupījumi, nav papildus naudas izdevumi, un tu turpini būt aktīva, staigājot vai braucājot ar riteni. Un kādi ir 4. kvadrātā jāieraksta, ir negatīvie aspekti, lietas, kas var notikt, ja tu šo lēmumu nepieņem. Tātad ir agrāk jāceļas, varbūt, ka kājas slapjas, tu vari saslimt, ir nogurums, ir bailīgi pa tumsu staigāt. Citreiz varbūt sabiedriskie transporti neiet, lai tiktu mājās, taksis ir dārgs, izmaksas ir dārgas par šīm te pakalpojumiem, ir iespēja lielāka saslimt, protams, jo Anglijā šeit lietus ir gandrīz katru dienu, vieglāk ir varbūt arī nozagt šo te riteni, nav drošības sajūta, jāizmanās vakaros, kad iet tumsi vai tiešām, kā es jau minēju, agrāk ir jāceļās, tā nauda, kas būtu jāmaksā par mašīnas kredītu, iespējams tāpat tiktu iztērēt, ja jādodās ar vilcienu kaut kur ciemos vai ceļojumos, tādēļ līdz ar to arī nevar aizbraukt pie draugiem. Lūk, kur ir plusi par lēmumu pieņemšanu, mīnusi par lēmumu pieņemšanu, plusi par lēmumu nepieņemšanu un mīnus par lēmumu nepieņemšanu. Un šajā gadījumā, izvērtējot visu, mēs viegli varam pieņemt lēmumu. Šeit izskatās, ka tomēr jāņem tas mašīnas kredīts, lai būtu fantastiska dzīve un var baudīt arī pēc 3 un 5 gadiem braukt ar mašīnu un justies kā pārliecināti, ka tā ir tava mašīna. Tagad gan es padalīšos ar saviem maziem iespaidiem un piedzīvojumiem, kā es šo te lēmumu esmu pieņēmusi, tehniku pielietoju savā dzīvē. Kopš 35 gadu posma manā dzīvē kļuva par piedzīvojumu pilnu ceļojumiem, un pateicos šiem te uzstādītiem mērķiem un pielietojot šo te tehniku, esmu uzrīkstējusies un sasniegusi dažādas lietas, kā piemēram, es iestājos koledžā, protams, pabeidzu koledžu kvalifikāciju, ieguvu un līdz ar to rezultātā nolēmu uzdrošināties pieprasīt paaugstinājumu un algas pielikumu. Jā, es to dabūju un izgāju šo te tehniku, kādi ir plusi, kādi mīnusi, kādi plusi, kādi mīnusi, un es sapratu, ka man ir jāiet un jāpieprasa. 2023. gadā, kas ir pagājušo gadu, man bija izvirzīts doties vismaz 10 ceļojumos. Es nekad nebiju to darījusi, es domāju, ka to nevar sasniegt, kā tas būs. Man bija hauss galvā, līdz kamēr es atkal uztaisīju šo te kvadrātu, ierakstīju kvadrātos plusus par to, ja es to daru, mīnusus par to, ja es nedaru, plusus, ja to nedaru, un mīnus, ja to nedaru. Man izdevās. Es biju 12 ceļojumos pagājušo gadu, un šis ir pat kļuvis man par kādu tādu kā iedvesmu turpināt, paplašināt skatu uz dzīvi un ceļot vairāk gan vienai, gan ar ģimeni, gan ar draugiem. Vēl ir viens tāds īpašs notikums, kur es savos 40 izlēmu uzrīkstēties, beidzot iemācīties bungas spēlēt. Šeit arī bija šie te jautājumi, kur man bija jāapsver, un man bija šis lēmums jāpieņem. Man bija bailes, man bija šaubas, ko citi teiks, bet šis te tehnika palīdzēja man izvēlēties par labu to, ka es to jau sen gribēju, un beidzot es uzrīkstējos iet un mācīties, kas norāda to, ka nekad nav par vēlu, un, protams, pierādījums, ka šī te lēmuma tehnika strādā lieliski. Tādēļ ceru, ka šis arī būs motivācija tev pārvarēt šķēršļus, bailes, sasniegt mērķus, pieņemt lēmumus. Vari, protams, pat pārbaudīt un pielietot šo te tehniku un tabulu, kā arī jautājumus svarīgu lēmumu pieņemšanā. Ja ir kādi jautājumi,
neskaidrības, ieteikumi, vai ja tu vēlies, lai palīdz individuāli sastādīt mērķus ar plāniem, konkrētām darbībām, droši raksti man Instagramā, Facebookā vai uz e-pastu, kas ir norādīts lapas beigās. Un, protams, paldies, lai tev veicas produktīvi izdarīt izvēles, uzdrošinies pieņemt lēmumus, uzņemies atbildību par šī lēmuma rezultātiem un ņemiet vērā, ka ar lēmumu pieņemšanu nekas nebeidzās. Ar to viss tikai sākas. Lēmums vēl ir arī jāīsteno dzīvē, bet tas jau ir pavisam cits stāsts. Tādēļ paldies!